Labrīt! Esat sveicināti šī gada pirmajā Dimēdījuma rīkotajā seminārā, webinārā. Aiz loga jau tā kā sagaidām pavasari, gaidām, ka putni sāk dziedāt, un saulīte spīdēt, gaidām jaunu darba cēlienu, gaidām, kad jauna zāle sākas dīgt, un domājam par to, kā šī zāle būs jāsagatavo nākošajai atkal varbūt ļoti garajai ziemai, kas mums stāv priekšā un kas to zina, kāda tā nākamā ziema būs. Tagad, gatavojoties šim pasākumam, mēs ar galveno lektoru, kas ir Frederiks Eide, viņš ir ķīmiķis un skābarību pētnieks, ļoti aizrautīgs, runājām par to, ka skābarības gatavošana ir ļoti līdzīga kūku cepšanai. Mēs ņemam it kā vislabākos produktus, samaisam, izdarām visu tā kā nākas, ieliekam kūku cepeškrāsnī, un kamēr tā nāk gatava, mēs nekādi nevaram iedarboties uz to, kas būs sanācis. Un tieši tāpat ir arī ar skābarību. Jo mēs ņemam labākus sākotnējos produktus, jo uz labāku gala rezultātu varam cerēt. Un kas ir tiešām ļoti līdzīgi ar kūku cepšanu, mēs neko nevaram izdarīt tajā brīdī, kad kūka ir cepeškrāsnī vai skābarība ir kaudzē un gaida savu atvēršanas dienu. Kā jau teicu, Frederiks Eide ir Zviedrijas skābarības pētnieks. Viņu Latvijā nezinām, tāpēc, ka viņš līdz šim bija tā kā drusku aizmugurē. Viens otrs varbūt no jums ir dzirdējis un redzējis Bengtu Gercelu. Bengts Gercels bija tas vīrs, kurš braukāja pa Latviju, stāstīja seminārus, brauca arī uz saimniecībām un pārbaudīja, kāda ir skābarība tajā saimniecībās, kādas kvalitātes. Bet Frederiks bija tajā visā sistēmā arī dzen iekšā un tikai bija tā kā neredzamākā šīs te kompānijas daļa. Tagad viņš ir izveidojis savu kompāniju, kura pārdod un izgatavo un pārdod jaunākās paaudzes skābarības piedevas. Tātad, pirms mēs sākam šo te webināru semināru, atgādinu un redzu, ka jūs jau ļoti daudzi esat iesaistījušies un rakstāt čata lodziņā sveicienus. Šajā pašā čata lodziņā arī lūdzu rakstiet jautājumus, ja jums tādi rodas laika gaitā. Ja tos jautājumus mēs pamanīsim tieši to brīdi, kad viņi tiek uzdoti, mēs iespējams atbildēsim uzreiz, bet ticamāk, ka jautājumi tiks atbildēti semināra beigās. Tāpat jūs redzat, ka ir tie saucamie pūli, ja balsošanas lodziņi, un tur jūs varat ieķeksēt, kas jūs tādi esat, vai jūs esat saimniecības īpašnieki, vai esat atbildīgie pēc skābarības sagatavošanu, vai konsultanti, vai varbūt veterinārārsti, vai pavisam vienkārši gribat paskatīties, kāda izskatās skābarība. Punktus saņems tie, kas reģistrēsies, un punktus dos Lauksaimniecības datu centrs. Veterinārārstiem punkti par šito lietu nepienāksies. Lai saņemtu punktus, visi tie, kas ir šim brīžam reģistrējušies, pēc 10-15 minūtes pēc webināra beigām saņems e-pastu no Danas, kurā būs jāizpilda visi nepieciešamā informācija, un tad jūs tiksiet piereģistrēti LDC. Ja jūs uz Danas e-pastu neatsauksieties, viņa otru e-pastu nesūtīs, un atgādinājumus arī dzen ne. Tā kā jāatbild uz to vienu vienīgo, kurš pienāks apmēram 15 minūtes pēc semināra beigām. Nu, lūk, tās ir ievadvārdi, tāpēc tagad varbūt, ka kāds mani nepazīst, mani sauc Vita Zalcmane, es esmu veterinārārste un es esmu atgremotāja ēdināšanas konsultante uzņēmumā Dimēdījuma Latvija. Un es būšu tulkotāja šodien īstenībā. Frederiks būs galvenais runātājs, and Frederick, now floor is yours. Okay. Yeah, hello.
This is Fredrik Eide from Sweden, and I think we're going to start the presentation also there, Dana, so we can. I have a presentation of myself in the presentation. That's perfect. Thank you very much. Tātad Frederiks ir no Zviedrijas, kā jau teicu, un viņš ir gatavs sākt. So the most important thing today is that I'm going to talk about silage making, but mostly about teoria and the praxis. And that is what has to work. You can't do one of them and think you will succeed. You have to understand both parts. Tātad, lai skābarības ielikšana būtu sekmīga, ir jāsaprot, kā tās darbojas gan teorijā, gan praksē, un tad tā lieta visa izdosies. Okay. So this is my background. I have been working for 15 years with the silage additives and a researcher. Viņš šeit ir par viņu aprakstīts 15 gadus. Viņš ir nostrādājis lauksaimniecības biznesā kā skābarības pētnieks un izveidotājs kā ķīmiķis. I started 15 years ago and I was the chemist behind SafeSeal. It was Bengt and I who founded SafeSeal from the beginning. And now we have gone further and developed a new modern product called Thorsil. Un Frederiks bija tas, kurš pirms 15 gadiem tā kā izgudroja un iesāka visu darbošanos ar SafeSeal, bet kopā ar Bengtu, bet tagad viņi ir izveidojuši jaunu produktu, kas ir progresīvāks, saucās Thorsils. During the years, we have done over 80 silage trials, and we have been cooperating with university in Sweden, Finland, and UK, Germany, Czech, USA, and also in Brasilia. Un viņi sadarbojās šajos skābarības pētījumos ar daudzām universitātēm gan Zviedrijā, gan Somijā, gan Anglijā, Čehijā, gan arī Amerikas Savienotajās valstīs un Brazīlijā. We have also produced trials in feed acids for fish and small birds and pigs, piglets. Viņš ir veicis arī pētījumus par skābju pievienošanu sivēnu, vistu un zivju barībā. To saucamo skābinātāju pievienošanu, jā. And I have published some papers regarding gas in silage, the gas that is produced in the silage. Un viņš ir arī pētījis un publicējis vairākus rakstus par gāzēm tieši skābarības ieskāpšanas procesā, kā tas veidojas, kā tas notiek. And also I have focused a lot about the raw material nitrite in silage because it's probably one of the best raw materials you can have in silage making. Un īpaši viņš ir pievērsies pētījumiem par to, cik daudz nitrītu satur skābarības izejmateriāls, zaļā masa jau, jo, protams, šie tie nitrīti ir viena no svarīgajām lietām tieši zaļajā masā. So the agenda for today, I will start to talk about research, what we are doing with the research. Šodien tā mēs sāksim stāstu par to, ko mēs darām pētniecības jomā. And then I will talk about the theory, what really happens when you lower the pH. Pēc tam parunāsim par teoriju, kā notiek ieskāpšana, kā tiek pazemināts pH līmenis. And then we will talk about how the products, because we have three main products, and the reason why we have three different ones. Un tad mēs parunāsim par produktiem un par 3 dažādiem produktiem un izskaidros arī, Frederiks, kāpēc ir 3 dažādi produkti. And then we will talk a lot about practical issues when you are cutting the grass and chopping the grass and how you should do it in the best way. Un tad pēc tam parunāsim par piedevu iestrādi, par zāles sasmalcināšanu, par blietēšanu un tādām lietām, piedevas iesmidzināšanu, lai tā visa darbošanās notikt vislabākajā veidā. First, the company which is called Thorsil of Sweden, we have the head office in Gothenburg.
Tātad kompānija saucas Torsil of Sweden vai Zviedrijas Torsils. Vadība atrodas pilsētā, ko viņš nu pat nosauca. We also have the laboratoria in Gothenburg. Un arī tai Gotembergā tur ir arī laboratorija. In Gävle, north of Stockholm, we have the production unit. As you can see here, we are cooperating with a company who is producing all the products. Un viņiem ir sadarbības kompānija netālu no Stokholmas, kurā produkti tiek ražoti. And you can see also in Northern Europe, we have partners in all over Europe. Un arī zaļi iekrāsotos, jūs redzat visas partneru valstis, kas šos produktus jau lieto. Research. In Sweden and also many other countries, the research for silage has gone down because a lot of people have gone into retirement. Zviedrijā, tāpat kā daudz kur pasaulē, ir speciālas skābarības pētīšanas iestādes, jo ir daudz zinātnieku un pētnieku, kas ir tā kā pensionējušies jau. So that's the reason why I started the WIFR company. It's a World Institute for Forage and Feed Research. Un šo te Pasaules institūtu par rupjās lobarības izpēti, tā varētu nosaukt latviski apmēram. Tā ir bezpeļņas organizācija, ko arī Frederiks ir tā kā izveidojis. And it's a non-profit organization just to do research on forage. Un tā ir bezpeļņas pētniecības organizācija, kurā nepelna naudu, bet tikai veic pētījumus. So now I'm going to describe a little bit how I do the research. Un te drusciņi vairāk par to, kā tie pētījumi tiek veikti. This is when I'm starting a new trial. This is a maize silo in the behind here, and I get the maize, chopped maize from the farmer. Un šeit ir viens piemērs. Tiek likta fermā skābarība tvertnē, un tāda pati skābarība kā tranšējā, tāda pati skābarība tiek ielikta arī pētījuma tvertnītē. Here I have my silage additives, and I have a scale in the car with a computer, and here I have the glass silo where I press the maize into the silo, so every silo has the same weight. Un katrā viņš ieliek stikla tvertnītē tur apakšā, pievieno piedevas, kādas jau ir nepieciešamas, saspiež, katrā tvertnē ir vienāds svars iekšā. Okay. When and back in the laboratory, I have all the glass silos like this, and they are about 2 kilos, 2 liters. And you see, I have drilled a hole at the top and drilled a hole in the bottom. And every week I open here and here so the air comes through the silo. Jā, un te jūs varat redzēt, ka katrā vāciņā ir ieurpts caurumiņš un tur pielikt speciāla tā gaisa noplūdes vārstiņš, un katru dienu vai vakaru tiek tās tvertnītes atvērtas, un tā kā gaisa piekļūst klāt šai te pētījuma skābarībai. So this is a method that I have developed together with the Swedish University for Agro. Šī ir metode, ko Frederiks ir izstrādājis sadarbībā ar Zviedrijas lauksaimniecības universitāti. And the reason is that many trials around the world, it's very easy to make a trial with any silage additive and get a very good result. But if you get air inside the silage and you stress the process, then you can see the difference between good and bad silage additives. Nu jā, un ir viegli un vienkārši uztaisīt šādu te pētījumu, pieliekot skābarības piedevu, aiztaisot to trauciņu cietu un noliekot maliņā, un
rezultāts noteikti būs daudz labāks nekā tad, ja skābarībai tiks radīti ļoti stresaini apstākļi, katru dienu virinot to burku vaļā, ielaižot jaunu gaisu iekšā, un tad īstenībā šādā veidā var redzēt tiešām patieso piedevas vērtību. And so this is fermentation, and we do the fermentation between 3 to 5 months. Šī ir fermentācija, un to fermentāciju mēs veicam 3 līdz 5 mēnešus, arī tāpat kā dabā. And then we open the silo to simulate what happens when you open a bunker silo, for example. Un tad viņu atver patiešām vaļā, lai simulētu to situāciju, kā tas notiek, kad ir atvērts skābarības, piemēram, tranšēju. And at first we take chemical analysis, we check for every parameter, but we also put some of this silage inside this styrofoam trial, so to speak. Styrofoam, what is this? No, this is isolating material. Nu jā, un tad viena daļa skābarības tiek izmantota tūlītējiem pētījumiem, pārbaudīti visi parametri, kādi jau tur ir bijuši, un otra daļa ir tādā izolētā materiālā tiek ievietota. And the reason is that we're going to measure the temperature. So you can see this is the lid, and there are small holes, and in the hole we put a thermometer. So we measure the temperature in each of these to simulate what we call aerobic stability. Un šeit var redzēt, ka tas vāciņš ir tā kā vaļā ar tiem mazajiem caurumiņiem šajā te otrajā bildītē, un tajos caurumiņos tiek ievietots termometrs, un tas tā kā simulē, kas notiek ar skābarību tad, kad viņa ir vaļā, un tad mēs mērām temperatūru un saprotam, vai tā aerobā stabilitāte ir nodrošināta vai ne. And for each trial we have 4 different silos, 4 for untreated, and then we have 4 for for example a competition, and we have 4 of them with the tool seal, so we can really see if they are similar, and they are very similar, so to speak. Un katrā pētījumā viņi izmanto 4 burkas neapstrādātas skābarības, 4 burkas ar savu pētāmo piedevu un 4 burkas ar kādu konkurentu piedevu, piemēram. So I get these temperature curves, and you can see that tool seal hammer has a stable temperature. Un tur apakšā ir maza tāda gan, bet saskatāms grafiks, un tur var redzēt, ka Torsil hammers nodrošina stabilu temperatūru ilgāku laiku. And untreated, and in this case it was the lab treated, has less than half a day, then the temperature increases over 40 degrees. Very bad. Un neapstrādātais skābarībai šeit var redzēt, ka tā zilā līnija pēc nepilnas dienas jau ir pāri 40 grādiem uzkāpusi. So it's very clear results when you do the trials. Un ja jūs veicat šāda veida pētījumus, tie rezultāti diezgan skaidri parāda, kas notiek. So this in front here you have all the glass silos, different trials. Un te ir, jūs redzat, veselu lērumu burku, dažādi pētījumi. And here I have what I call the humidity chamber. It's a mitrums camera, is that correct? Yeah, it's right. Jā, tātad mitruma kamera tur ir vēl pa vidu. So there where I measure the temperatures, and here I have the fume hood for different chemical experiments, and over to the left I have the bacteria laboratory with the bacteria krāsns, the oven. Yeah. Oven, jā. Tur ir vēl viņam vilkmes skapis, kur var visu kopu gāzes pētīt. Ir bakterioloģiskā laboratorija, kurā ir baktēriju krāsnes, bet droši vien, ka tas ir termostats patiesībā. Tā kā vienmēr sakot, labi aprīkota laboratorija. I also have a press where I
press out the silage liquid. Un tad tur vēl ir prese, ar kuru izspiež šķidrumu no skābarības ārā. And the silage liquid, I can do different chemical analysis. I can do the ion selective electrodes or the spectrophotometry. Un šo te šķidrumu pēc tam var analizēt ar jonu selektīvo elektrodu vai spektrofotometriem. And I have this mill where I mill the dried grass also to make other types of analysis on. Un tur ir arī dzirnaviņas, ar kurām šos sauso zāli var samalt pavisam smalki un tad veikt vēl citus pētījumus. And of course the agar plates, the Petri discs where I grow the yeasts and molds. Un, protams, tur ir Petri plates ar agara barotni, kurā tiek audzēties raugi un pelējumi. And when you work with silage trials, it's very clear because you will always see the good and the bad silage. You can smell it, you can look at it, and this is an example how it looks for me when I do the trials. This is 3 trials: control, Thursil hammer, and a lab. Un lūk, tad, kad jūs veicat pētījumus, tad ļoti skaidri var redzēt, kas ir izdevies un kas nav izdevies. Šeit, piemēram, ir atvērta tvertne, kur ir bijuši 3 veidu skābarība, kontrole, ar hammeru apstrādātā un ar laboratorijā, ar kaut ko ar baktērijām apstrādātā, jā, ar pienskābajām baktērijām apstrādātā. So this is the press liquid where I press the silage juice out, and this is control, Thursil, and lab. Un šeit ir izspiest šķidrums no tās skābarības. Pirmais ir kontrole, otrais ir Thursils un trešais ir pienskābās baktērijas. And this control, you can see it's very black, it smells very, very bad, and it has putas on the top of the liquid, you can see. Jā, un tas, kas ir ar pienskābajām baktērijām, tas jūs var redzēt, ka ir ļoti tumšs, viņš nelāgi ož, un viņam arī ir putas pa virsu. And this is the lab. It is very dark and it smells also very bad. And this is Thursil hammer. And this is what I want to give to my animals. But these ones, it's terrible. So it is very easy to see when you do the trials. Un tad, kad šādu te izspiež, un tad jūs saprotat, kuru jūs gribētu dzert pats vai kuru jūs gribētu dot saviem dzīvniekiem. Nu, tas ir principā viens un tas pats. And in these plates, we measure the raugi, the yeasts. And here you can see how many it is for control, untreated control for the lab. And then Thursil hammer has 1 yeast. Un tajās Petri platītēs savukārt jūs varat redzēt, cik daudz rauga šūnu izaug. Neapstrādātā skābarībā ir visvairāk, pa vidu ir viena rauga šūna vai 2 tur var saskatīt, un ar pienskābajām baktērijām tur ir drusku mazāk, bet vienalga daudz. And then the same curve as before, you can see that the hammer will keep stable over 11 days, but the other ones, they take heat very, very fast. Un šeit jūs varat arī redzēt, ka ar hammeru apstrādātā skābarība paliek vēsa līdz 11 dienām, bet ar pienskābajām baktērijām vai neapstrādātā skābarība uzkars ļoti strauji. Okay. So that's the research behind my products. And now we're going to talk a little bit more about the products itself. Un tagad jūs varat saprast un redzēt, ka katrs produkts, par ko mēs turpmāk runāsim, ir šādā veidā rūpīgi pārbaudīts. Un ir zināms, kā viņš strādā, kas notiek un salīdzināts arī ar citiem konkurējošiem produktiem. So this is the first product called Sky, is a Debesis, yeah? And this is the same working area as Safe Seal, you can say. You can work between 25 up to 50% dry matter, and the dosage is 3 liters.
Tātad pirmais produkts saucās Sky, jeb kā arī Frederiks norādīja, debesis. Tas ir skābarības piedeva, kas ir paredzēta skābarībai ar sausnes daudzumu no 30 līdz 50%, un deva ir 3 litri uz tonu zaļās masas. We wanted to develop with new products to get better results, but also save money, so the cost for treating will be lower. Yeah. So the next one is Thunder, which is Pärkons. Yeah. Pērkons, jā. Jā, un šis Sky produkts, jeb debesu produkts, ir ļoti līdzīgs Safesilam, kas Latvijā ir lietots jau vairākus gadus vairākās saimniecībās, bet viņi gribēja produktus attīstīt tālāk, un tādēļ izveidoja produktu, kas saucās Thunder, jeb Pērkons, kas iznāk lētāks un dažos gadījumos iedarbīgāks. So Pērkons should be used when it's the grass is wet and raining, and when you want a silage to be really fermented because you have a risk of Clostridia, for example. Then Thunder is the best one. Un pērkons, ja pērkona piedeva ir jālieto tiešām pērkona laikā, tad, kad zāle ir slapja, tad, kad līst lietus, tad, kad jums ir tāda zāle, ko jūs gribat, lai viņa tiešām labi fermentējās, bet tā fermentācija varētu būt laika apstākļu dēļ apgrūtināta. Tad jālieto šī, jā. The next product is called Hammer. It's Amurs. And the reason why I call it Amurs is because it's either very dry or it has a lot of clover, so it's hard to make a good silage of it. So Hammer is more like you have to hit the grass to get the liquid out of it, so to speak. Un nākošais produkts saucās Hammer, jeb āmurs, un viņš produkts ir nosaukts par āmuru tieši tāpēc, ka tas ir paredzēts skābarībai, kurā ir arī grūti ieskāpstoša, kurā ir āboliņš un citi grūti ieskāpstoši augi, un lai šī te piedeva tā kā āmurs tiešām sadotu tai zālei un lai viņai liktu ieskāpt. I will talk a lot more about this further on in the presentation, but it's good to know wet and dry, so to speak. But here we also have the bales. So why do we have the bales with the wet air? And that is, of course, in bales, you usually have a higher dry matter, like 35 or 40 sometimes. But the main thing is that you are doing fermentation, but you don't need expensive conserving agents in the bales, because the bale is used within one day, and so you don't have any problems with heating, so to speak. Jā, un speciālis arī piedeva ir priekš ruļļiem, jo ruļļiem nav vajadzīgas dārgas konservējošās vielas klāt, jo tas rullis tiks atvērts vienā reizē un vienā dienā arī tiks izlietots. Tam liekot ruļļu skābarību nav jāsatraucās par kašanu, bet cita lieta ir, ka šī skābarība var būt gan ļoti sausa, gan arī ļoti mitra. Okay. And the fourth product is maize, of course, and we have a special maize product just because maize has a lot of sugar, so the fermentation goes very, very fast. So you need only conserving products in maize. Un tad ir speciāla piedeva kukurūzai, kas saucās maize, kukurūza, un tas ir tāpēc, ka arī kukurūzai ir vajadzīgs speciāls produkts, jo kukurūza satur ļoti daudz cukura un tā viegli pati par sevi ieskāpst, bet ar saglabāšanos, ar konservējušo daļu viņai iet daudz sliktāk, tāpēc ir vajadzīgi diezgan spēcīgi konservanti tieši priekš kukurūzas. So today we are not going to talk about all these, but we can have different sessions to talk about all the details in silage, which is important. But today we're going to focus on four areas.
Šodien nerunāsim par pilnīgi visu, kas ir šeit uzrakstīts, kas ir vissvarīgākais skābarības sagatavošanā, bet fokusēsimies uz 4 lietām. Un pirmā no tām būs sausna, jeb angliski saucamais dry matter. Bieži vien arī analīzēs arī latviski norāda šos te burtus DM. Yeah, so the sausna and the pH is we're going to focus a lot of that because you can get a lot of information if you know that. And of course, how you spray the silage additive onto the grass and the packaging. Un tad vēl bez sausnes satura runāsim par pH līmeni, jeb skābumu vai sārmainumu, par to, kā produktu iesmidzināt, iestrādāt zaļajā masā un kā zaļo masu sablietēt. Tās tā kā pašas galvenākās lietas. So we start with a diagram, and on this axis you have the dry matter, the sausna. Un sāksim skatīt šo te diagrammu, un uz līnijas var redzēt horizontālās līnijas ir sausnes saturs. Yeah, this is the pH, and this is the area where you want to do your silage, because then you have the smallest losses. Un tā iekrāsotā vietiņa ir tā, kur jūs gatavojot skābarību, kurā vietā jūs vēlaties nokļūt, jo tajā vietā ir vismazākie zudumi. And from 20 or 15 or 20% up to 40%, then you will have a fermentation because there is enough water, so the bacteria will grow here. That is the fermentation area. Un, kad sausnes saturs ir no 20 līdz 40%, skābarībā ir pietiekami daudz ūdens un tajā labi aug baktērijas un fermentācija notiek. And if it's drier, the bacteria will not grow, and therefore the yeast will grow faster. Un atkal, ja barība ir sausāka, tad pienskābās baktērijas tik labi neaug, jo viņām nav vides, kur augt, tad labāk aug raugi. Un tātad tajā vietā ir nepieciešama konservācija. And when you do a bunker silo, you want to be at around 30-35% in the bunker silo. So you have both fermentation and you have to control the conservation. Un liekot skābarību tranšajās, jums ir jācenšas nokļūt tajā lodziņā no 30 līdz 35% sausnas, jo tad būs nodrošināta gan fermentācija, gan konservācija. And this is the same diagram, and here you can see that for my product Sky and Hammer, you can use both of them if you have a bunker silo. And the aim is that the grass, when you start, has a pH of about 6.5, and you want to lower the pH down below this line, and preferably at 4, around 4. Un tātad šeit ir tā pati diagramma, tikai tagad ir parādīts, kā iedarbojas piedevas Sky un Hammer, un sākotnējais pH līmenis zālē ir apmēram 6, un mūsu mērķis ir šo te pH līmeni nolaist līdz apmēram 4. There was a German scientist who was called Friedrich Weisbach. He made a lot of trials already in the 1980s and 1990s, and he showed that if you are below this line in the blue area here, then there will be no Clostridia in the silage. Un ir viens vācu pētnieks, kura vārdu es jau aizmirsu, bet pētnieks ir pētījis daudz un dikti, un viņš ir atradis to, ka, ja jūs ar savu ieskāpšanas procesu nokļūst tajā gaiši zilajā joslā, tad ar skābarību viss būs kārtībā, Clostridijas tur neaugs. So now we're going to show how this process is what is happening in the process of silage. So this is paskatīsimies, kā notiek skābarības ieskāpšana. So this is the pH again on this axis. Tātad līkne norāda pH līmeni. So this is the time. This is the fermentation, and this is open silo
and then the conservation, so to speak. Un tātad šeit ir fermentācija pirmās dienas, pēc tam tur laiks ir tā kā patīts uz priekšu, un pēc 3 mēnešiem bedra ir atvērta. So this is a normal, natural fermentation example. Šis ir piemērs, kā tas notiek dabiski, ja nekādas piedevas nav liktas klāt. So the goal is to try to decrease the pH from the start, from day 0, and decrease the pH as low as possible. And in this example, the pH is not going all the way to 4, but it stops around 4.3, around there. Un tātad dabiskajā fermentācijā mērķis ir cik iespējams ātri pazemināt pH līmeni no tāda, kāds ir dabā, tas ir apmēram virs 6. Mēs gribētu, lai tas nokrīt līdz 4, bet šajā piemērā tas ir, tā fermentācija ir apstājusies apmēram pie 4,5. So what happens when you open the silo? Then the raugi will wake up and the raugi will eat the sugar. Or the lactic acid, and the pH will increase. Un tad, kad bedra tiek atvērta, tvertne tiek atvērta, tad raugi paceļ galvas, un raugi labprāt ēd cukuriņu, un viņi ēd cukuru, aug un vairojās, un rada sev piemērotu vidi, respektīvi padara vidi sārmaināku. And this is what we call heating, when the silage take temperature, take heat. Un tas ir tas, ko mēs saucam par sakaršanu, jo raugi savā augšanas, raugs un pelējums augot veido ļoti daudz siltuma. And this is the fermentation, and this is the conservation. Yeah. Okay, and we go to the next one. Here you see the first line that we have been speaking about. Now we come to the next question, and there is a very important border if the pH is 4.5. This is important because when the fermentation, which starts with, for example, Enterobacteria, and then the raugi, and then the lactic acid lowers the pH. This is a normal way of lowering the pH. Tātad dabiski fermentējoties nedarbojas tikai vien pienskābās baktērijas, bet tur strādā arī enterobacili, kas ir pirmie, pēc tam arī raugs tur piedalās, un pēc tam tikai pieslēdzās pienskābās baktērijas, tad, kad pH līmenis jau ir zemāks kļuvis. Un ir svarīgas šīs te līnijas, par kurām runāsim tālāk. So if the pH doesn't go below this line, it stops here at 4.6 or something like that, then we have one of the biggest problems, because the Clostridia will be active from the beginning all the way down, and it will be inhibited if the pH is below here. But if the pH stops here, it will, after 2 or 3 weeks, it will start to grow very fast, and you have big losses, and you get this very bad smell of butyric acid. Un redz tā līnija, kas ir tāda punktota, ievilkta pret 4,5, šī ir ļoti svarīgā līnija, ar kuru ar fermentāciju noteikti ir jānonāk zem tās līnijas. Jo, ja jūsu fermentācija paliek virs līnijas, tad vide ir piemērota arī klostridijām, un klostridijas veidos viestskābi, un tad, ir postā aizgājis gan darbs, gan materiāls. So there are 2 big problems that we have to control when making silage. The first one is how to prevent the heating, and the second one is how to prevent the Clostridia. Un tad mums ir jācīnās ar 2 galvenajiem ienaidniekiem, kā ar raugu un Clostridiju fermentāciju. Viens ir ātrāk, otrs vēlāk. So now we're going to see what different silage additives, how they work through the process. And we start with the scabes, the acids. And the acids, they lower the pH very fast from the beginning down to around 4.7, 4.8.
Un tagad paskatīsimies, kāda strādā dažādi skābarības piedevas. Sāksim ar skābēm. Skābes pievienotas pie zāles, kā jau viņas ir, stipras skābes, viņas pH līmeni momentā nodzen līdz 4,5 un pāris dienu laikā viņš nokļūst arī zem mūsu vajadzīgās līnijas. But so they more or less freeze the silage, and they don't kill, for example, the Clostridia or the lactic acid bacteria. They are still there, but they are like frozen, so to speak. Un skābarību tā kā sasaldē, varētu teikt, sasaldē. Tā viņa paliek tāda, kāda viņa ir, ar visām klostridijām iekšā, un tās klostridijas gaida savu laiku, kad viņas varēs atmosties. So they can be inactive, and in my trials I have seen they can be inactive for 2 or 3 weeks and nothing is happening. But hopefully the lactic acid bacteria wakes up first, and then they lower the pH to 4. Jā, un viņš ir pētījis par to, ka skābes to skābarību tā kā sasaldē, un viņa tāda paliek vairākas nedēļas, un nekas nenotiek. Un tad atmostās pienskābās baktērijas un to skābumu pazemina vēl bišķiņu vairāk, jo tad vide ir piemērota pienskābajām baktērijām viņu dzīvei. The salts, the Sali, yeah. Sali, yeah. Sali. Yeah, Sali. They work more like a normal fermentation, but they are faster because I will tell you why later on. So they lower the pH all the way down to 4, and they have a much more natural fermentation. Bet lietojot skābarības piedevas, kuras satur sāļus, šīs piedevas tā kā vairāk kopē dabisko fermentāciju. Vienīgais tas, ka šī fermentācija notiek ātrāk un tā līnija arī noslīd drusku zemāk. And the third one is the lactic acid bacteria, which you add to the silage. Un zaļā līnija rāda, kā darbojas pienskābās baktērijas, kuras tiek pievienotas arī. And they lower because they eat the sugar and they lower the pH very, very fast. And it goes, in most cases, very low to pH 4 and sometimes even lower. Un pienskābās baktērijas ēd cukuru, un viņas, jūs ieliekat skābarības tajā zaļajā masā ļoti daudz, un tās baktērijas ir aktīvas, un viņas ātri pazemina pH līmeni līdz 4 un varbūt pat vēl zemāk. But this is not a natural fermentation, it's a forced lactic acid fermentation. Bet tā nav dabiskā fermentācija, tā ir tāda tā kā piespiedu pienskābā fermentācija. And then the most important comes, what happens when we open the silo? Nu jā, un tā ieskāpšana kāda ir bijusi tāda, mums viņa ir, bet galvenā lieta, kas notiek tad, kad mēs atveram tvertni. Then you can see that the lactic acid bacteria, who has only lactic acid in the silage, they can't stop the yeast. The yeast will eat the lactic acid, and the pH will increase, and the temperature will increase, and you will have a lot of losses. Un te mēs redzam, ka zaļā līnija, kas ir pienskābās baktērijas, viņas, diemžēl, nevar izturēt šādus apstākļus, kuros raugs ņem virsroku, raugs apēd atlikušo cukuru, raugs apēd šīs pašas baktērijas, un zudumi ir diezgan lieli. So, if you have a lactic acid additive to your silage, you will probably have a total loss of around 10 to 15%. Un lietojot baktērijas kā piedevas, zudumi būs 10–15% robežā. If you have untreated, which we had the black line, the total losses will be even more, between 15 to 25% losses. Ja jūs neliekat klāt neko, tad zudumi var būt pat līdz 25%. But if you have salts, you will have very low losses in the fermentation, but you will also have very low losses during the open silo.
Un, ja jūs lietosiet sāļu piedevas, jums būs ļoti nelieli zudumi gan fermentācijas laikā, un pavisam nelieli zudumi atvērtus tvertnes laikā. So now we're going to discuss more in detail the blue line. Why is salts and Thursil really good at doing this work? Un tagad parunāsim vairāk par to zilo līniju, kāpēc Thursils darbojas tā, kā viņš darbojas. Thursil has 4 raw materials: nitrites, sorbats, propionates, and benzoates. Jā, un tātad Frederiks jau izstāstīja visu, tur ir 4 sastāvdaļas: nitrīts, sorbāts, propionāts un benzoāts. It's very important to have all these working in the silage. Un ir ļoti svarīgi, ka visi 4 ir skābarības piedevā iekšā. So this is the pH and this is the time again. Un atkal šeit ir pH līmenis un laiks. At the beginning, the nitrates, they kill all the bad bacteria, but they do not kill the lactic acid bacteria. Un pirmais sāk darboties nitrītsāls, un nitrītsāls nogalina visas sliktās baktērijas, bet nenogalina pienskābās baktērijas. And when the pH go below 6, the nitrate will go up into gas, and this gas will also kill the bad bacteria, but not the lactic acid bacteria. Un tad, kad pH līmenis kļūst zemāks, tad nitrīts pārvēršas par nitrīta gāzi. So Un šī nitrīta gāze arī nogalina nevēlamās baktērijas. So this gas is very, very important. And you can see that if you have a bunker silo where you have had acids before, then there is no gas production. Everything is inactive. Un šeit jūs varat redzēt to salīdzinājumu, kāds ir lietojot skābes, kad, ja lieto skābes, tad pilnīgi nekas nenotiek ar to skābarības tvertni. Viņā nerodās gāze, bet ar sāļiem gāze rodās. But if you use a product with nitrates in it, there will be gas, so the plastic on the silo will be pushed up, and there you have to cut a hole on top of the plastic to let the gas out. Jā. Un ja jums būs produkts, kurā ir nitrīts iekšā, tad skābarības tvertne stipri piepūtīsies, un jums būs nepieciešams pārgriezt plēvi un izlaist lielko gāzi ārā. And then after 3 or 4 days, you have to close the hole where you cut with a knife. You have to tape it and make it airtight. Yeah. Un pēc pāris 3 dienām šī te izgrieztais caurums ir rūpīgi jāizlīmē ciet. And when the pH goes down even further because of the lactic acid bacteria, they're producing lactic acid, so the pH goes down. Then Jā, mēs tagad ar šo te nitrīts, kā mēs atceramies, atstāja dzīves pienskābās baktērijas vairojās, un viņas vēl jau vairāk pazemina pH līmeni. And then at around pH 5.5, the sorbats start to work, to be active to prevent yeast. Un tad, kad pH līmenis ir nokrities līdz apmēram 6,5, tad sorbāts sāk darboties, un sorbāts sāk darboties tieši pret raugiem. And when the pH goes even further, at 5, the propionates starts to work, to be active. Jā, un tad, kad paliek vēl skābāka vide, tad propionāts aktivējas. And then at pH 4.5, the benzoates start to work. Un pavisam skābā vidē sāk darboties benzoāts. Therefore, it's very important that the pH in the silage goes below 4.5. So all these conservatives really works. Un ir ļoti svarīgi, lai pH līmenis skābarībā tiešām nokristos zem 4,5, jo tas ir brīdis, kad visi sāļi, visi konservanti skābarībā darbojās. And all these conservative agents, they will stay in the silage and they will be here and helping
when you open the silo, they will also stop yeast from growing, and therefore you will have a stable silage. Un šie te visi konservanti paliek skābarībā, un viņi tur darbojās, un viņi darbojās arī tad, kad jūs atverat tvertni, un skābarībā neaug ne raugs, ne pelējums, ne arī viņa sakarst pēc atvēršanas. So this is one of the big advantages of having 4 raw materials in a silage additive. And now we're going to talk about the next ones, yeah? Jā, un šī ir tā lielā priekšrocība, kas ir 4 izejvielām, kas ir apvienotas vienā produktā. And the next one is that in every silage you have many bacteria, you have many raugi, and you have many legumi. Ikvienā zālē vai skābarībā jums ir pilns ar baktērijām, pilns ar raugiem un pilns ar pelējumu. The nitrates, they will kill the Clostridia, they will kill bad bacteria, but they will not kill the lactic acid bacteria. Un to jau mēs vienreiz runājām, ka nitrīts nokauj nevēlamās baktērijas, nokauj Clostridijas, bet pienskābās baktērijas paliek dzīves. The sorbats is a very good product, and it's the most expensive raw material of all 4. Jā, un sorbāts ir visdārgākā no visām 4 sastāvdaļām. And they work against Clostridia, they work against a lot of raugi, and they also work against some of the Pellegumi. Jā, un sorbāts darbojas gan pret Clostridijām, gan pret vienu lielu daļu raugu un arī pret vienu daļu pelējumu sēņu. Then we have when the pH goes down, you have the propionates. They are very good against molds and some of the raugi. Un tad, kad pH līmenis paliek skābāks, tad sāk darboties propionāts, un propionāts ir sevišķi efektīvs pret pelējumu sēnītēm un arī vienu daļu raugu. And when the pH is really low, below here, and even lower at 4.0, then the benzoates gets really strong, and they are really good against raugi and some of the molds. Un tad, kad skābarība ir pavisam skāba jau kļuvusi, tad benzoāts ir tas, kas nepieļauj nekādu raugu veidošanos, un arī pret vienu daļu pelējumu sēnīšu benzoāts darbojas ļoti veiksmīgi. And naturally, in the silage process, there is etiskābe produced from normal fermentation. Un normālā fermentācijas procesā veidojas etiskābe. And they are good against raugi, but you can also see that they are only good at some raugi. For example, sorbats has a much wider area of preventing raugi. Jā, un etiskābe ir tā kā konservants, kas nepieļauj raugu veidošanos, bet, diemžēl, etiskābe ir aktīva tikai pret nelielu raugu daļiņu, jo nav jau tikai viena veida raugs, raugi ir 100 un 1000 veidu dažādu. Un sorbātam šī te iedarbība pret raugiem, dažādiem raugiem ir daudz stiprāka. So you need all these 4 raw materials to make a good silage. But some people, they say, okay, now we need to make a cheaper silage. So we take away the most important or most expensive, which is the sorbats. What happens then? Then you can see. Jā, un cilvēki Frederiks uzstāja, ka skābarības ierauga piedevā ir vajadzīgas visas 4 sastāvdaļas, bet saimnieks saka, nē, iztaisi man lētāku. Un, lai iztaisītu lētāku, ir jānoņem dārgākā sastāvdaļa. Un, ja noņem dārgāko sastāvdaļu, kas bija sorbāts, tad mēs redzam, kas paliek pāri. So it's always that when you take away and make a cheap silage additive, then of course you have a not so good product, and it works not so good. Jā, un jūs uztaisat lētu produktu, bet jūs dabūjat lētu produktu, bet šis lētākais produkts nestrādā tik labi, kā gribētos. So now we're going back to what happens when we have a bunker silo and we have a sugar-rich grass, and the pH is lowered from 6 down to 4.2, and that is a very normal fermentation.
Un tātad šeit ir tāds normāls fermentācijas process, kad zāle, kurā ir bijusi daudz cukura, ir labi ieskābusi, sausnes līmenis ir bijis ap 30 un izveidojas apmēram 4,2 pH līmenis. And you can see that the nitrates, sorbates, propionates, and benzoates, they all are working because the pH is below 4.5. Un tātad, ja pH līmenis skābarībā ir zem 4,5, tad gan nitrīts, gan sorbāts, gan propionāts un benzoāts visi šajā skābarībā strādā. And what happens if we, for example, this is in the morning and during the afternoon, or if you have another crop, then the pH will not go so far down. It will stop at 4.3 if you are using a silage additive. That is good. Un varbūt tā, ka no rīta tā ieskāpšana bija labāka, bet pēcpusdienā jūs ņemat citus augus, un tad tā ieskāpšana tik laba vairs nav. Tad pH līmenis ir tikai 4,3. And but what happens if the Lucerna is much more and it is harder to lower the pH? Then this will happen. And that means that the benzoates will not be active because the pH is only 4.8 in your silage. So un liekot, piemēram, lucernas skābarību, var būt tā, ka tā skābarība ir tik grūti ieskāpstoša, ka pH līmenis nenokrīt līdz tam līmenim, lai benzoāts vispār sāktu strādāt. So in this case, Hammer has more sorbates than Sky. So that means that Hammer will be a much better product because the pH is only 4.8. Un tad, salīdzinot, piemēram, produktus Sky un Hammer, lucernai piemērotāks būs Hammers, jo tajā ir vairāk propionāta. No, the sorbates. Nekā sorbates. They have more sorbates. Yeah. Vairāk sorbāta, nekā. Sky has more benzoates than Hammer, so therefore Sky will not work as good when the pH is high. So therefore you have to you have to think before, and you have to think that what chance do I have to lower the pH below 4.5? Un jums ir jau uzsākot skābarības likšanu, tā kā jāsaprot, cik liela ir iespējamība, ka jūs pH līmeni dabūsiet zem vajadzīgajiem 4,5 pH punktiem. Un tad arī atkarībā no tā, kā jūs izvēlaties, arī tad ir jāizvēlās piedeva. So if you look at Thunder, it is the same here. You have to go very, very low because the dry matter is very wet. It's like 20-25 around there. So if you have sugar rich, the pH will go down a lot. But if you have Lucerne, it will stop at around 4.3, maybe 4.5. But the most important thing in Thunder is nitrates and benzoates because the pH always goes down further down. Un slapjos laika apstākļos, liekot zāli, kurā ir daudz cukura, tur būs ļoti ieskāpšana ātra un viegla, jo ir daudz šķidruma, bet ar lucernu vai citu grūtāk skāpstošu materiālu tā ieskāpšana tik laba nebūs. Tāpēc tam ir piemērots pērkons, kurā ir vairāk nitrīta un sorbāta. And the last one, if you have very dry grass, and normally you can get below 4.5 sometimes, but if it's even drier, the pH will stop at 4.9, or even if you have a much more clover or Lucerna, the pH will stop at 5.2, and then you can see at 5.2 the only raw materials that are active is the nitrates and sorbates. Both the propionates and benzoate are not working, so you have to have another type of silage additive. Un ja jūsu skābarībai paredzētā zāle vai lucerna vai āboliņš ir ļoti sauss, tad redzat, ka ieskāpšana nenotiek tik labi un process var apstāties pie
pie pH līmeņa, kas ir virs 5. Un tad tas nozīmē, ka šajos apstākļos strādā tikai nitrīts un sorbāts, jo citas piedevas vispār nesāks savu darbu. So this is the overview of all the different examples, and this is, you have to know what dry matter you have or what you are aiming for. And you also have to think how big chance is it for me to lower the pH, and when you think about that, you can choose thunder, sky, or hammer. Hammer works both here and here, so hammer is actually the best of all the two-seal products. Un šeit ir tā kā kopsavilkums ar visiem 3 produktiem, un faktiski jums izvēloties ir jāsaprot, kādu sausnes saturu jūs liksiet bedrē, tranšajā, rullī, un cik laba fermentācija ir sagaidāma. Un tad atkarībā no tā jūs varat izvēlēties vienu, otru vai trešo piedevu, bet Frederiks iesaka tā kā hammers, ka tas ir ar visplašāko spektru un labāko iedarbību. So now we go from the theory and we go more to the practical questions about how to spread the silage additive on the grass. Yes, and before we start with this, I will say that in pools there are answers about silage additives. 68% of participants never use any additive. No one use zero use salts. Bacteria use 26% and acids 4%. So we haven't anyone salt user here. Yeah. Okay. So next the practical issues then. Yeah. Un tagad pārceļamies uz praktisku darbību. There was a Finnish researcher. His name was Nysand, who made a report in Finland 2012. Jā, un tad šis ir pētījums, ko ir veicis Somu pētnieks 2012. gadā. And he made a trial where he, I will go like this. He made a trial where he sprayed silage additive in front of the big screw on the harvester. He put also in between the screw and the cutting knife, the rotors here, and after the rotors and after the accelerator, but also up here where you have acid sometimes. Un viņš pētīja to, kas notiek ar skābarības piedevu, ja viņu iestrādā dažādās vietās šajā te mašīnā. Un tad ir pirms nažiem, pēc nažiem un vēl pēc tam pēc tā akceleratora vienā un otrā pusē. And he saw that if you spray at number 1, you will have less than 10% loss of silage additive, because he measured here and afterwards, so he can see how much did really come into the grass. Un tātad tas pētījums bija, viņš izmērīja, cik piedevas ir ielikts un cik piedevas ir beigās tajā savākšanas tvertnē. Un viņš atrada, ka vislabākā vieta, kurā izsmidzināt skābarības piedevu, ir tā, kas ir apzīmēta ar numuru 1, jo tur zudumi ir vismazākie. And the losses when you put it here and here were 22 and 24%, and the losses at the end here was 36%, because here, if you put it there, the acid will be thrown out in the air instead of in the grass. Un otrā un trešajā vietā smidzinot aiziet postā apmēram 4. daļa, bet ja smidzina tur pašā galā, tad 3. daļa aiziet pa gaisu, jo tas vienkārši tiek aizpūsts pa gaisu. The next parameter is how well was the additive mixed together with the grass. Un otrs mērījums ir, cik labi šī te piedeva tiek sajaukta ar zāli.
If you put it here, it's very good mixing, because the lower the figure, the better mixing. And if you put it here, it's very bad mixing. Un tātad šeit tie cipari ir jāskatās otrādāk, jo mazāks cipars, jo labāks rezultāts, un tad arī pirmajā vietā smidzinot iekšā, rezultāts ir vislabākais. So the conclusion of the report was that it's much better to add the silage additive in front of the knife rotor instead of after. And this is a problem, because many farmers, they use acids, and they don't want to put acids here because it will destroy the knives and it's corrosion and so on. So they put it here. But with salts, it never corrodes the machine. So with salts and bacteria, you can put it here and get much better result. Un tātad šis pētījums pierāda, ka vieta, kas apzīmēta ar numuru 1, ir vislabākā, visveiksmīgākā iestrādes vieta, bet tie saimnieki, kas skābarības konservēšanai lieto skābes, negrib tajā vietā šīs skābes smidzināt, jo tās ir korozīvas, un tad viņas sēd nažus, sēd akceleratorus, un traktors ir pa galam. Kur pretī strādājot ar sāļiem, šāda problēma vispār nepastāv, jo sāļi nav korozīvi, nekādi slikti neietekmē jūsu mašīnu. The next thing this researcher tried was, what is the difference if I have a nozzle that is spreading wide, or if I have a nozzle that have a solid jet? Un otrs viņa pētījuma, somu pētnieka pētījuma mērķis bija saprast, kādas sprauslas ir labākas, vai tās, kas tā plakaniski izsmidzina sīkā tā kā migliņā, vai tās, kas ar tiešu strūklu smidzina. So if I have a flat fan, or you have a losses of around 20%, because of the side wind will blow away the small droplets. Lai gan sākotnēji liktās, ka tā izkliede daudz labāka ir tad, ja tās smidzinājums ir tāds smalks. Pētījums parādīja to, ka šādi te smalki smidzinot ļoti daudz produkta vējš vienkārši aizpūš projām. So if you have a solid jet, you will only have 10% losses, and you will have a better mixing compared to these flat fans. Un arī tātad šī pierādījās tā, ka tieši iesmidzinot iekšā ir zudumi mazāki, un arī izkliede ir labāka. Šeit atkal ir, jo mazāks cipars, jo labāk. So this is an example at the farmer. He mounted this tube with the holes on, like this tube here. He mounted after the screw and before the cutting here inside here. So it sprays down on the grass like this. Droši vien, ka tie, kas strādā ar šādām mašīnām, saprot, ka šajās bildēs ir attēlots. Frederiks saka, ka šeit ir uzlikti tie smidzinātāji, tieši tādi kā tajā augšējā bildē, tādi smidzinātāji uzlikti pirms nažiem. And on the next machine is the toad harvester. It's more or less the same function, that you should place the jet nozzle here. It's much better, but you could place them here, but absolutely not up here. Un tātad šeit ir ar savācēju piekabi darbība ir principā tāda pati, jo ātrāk jūs ieliekat to izsmidzinātāju, jo labāk, jo augstāk, jo lielāki zudumi būs. And this is an example how you can do it. Here's the screw taking up the grass, and you have 4 nozzles like this. And this is the back side where you have the tubes. Un tātad šeit ir tā skrūve, kas paceļ zāli uz augšu, un aiz tās skrūves uzreiz ir tās zilās 4 iesmidzinātāji. Un otrā bildē tas pats tā kā no aizmuguras apskatāms. And then we have the next one, which is either a baling machine or what we call a loader wagon, so to speak. They have a different thing. They have a big knife rotor. So
it's hard to put something after the knife rotor, so you have to put it before. And if you put it too early, you will have side wind blowing away and you will have a lot of losses. But if you put them here very, very close here, you will have smaller losses and you will have a better mixing also. Un ar ruļu veidotāju tur ir diezgan sarežģīti vispār kaut kur pielikt šo te iesmidzināšanu, bet iespējams ir, un jo tuvāk pie tā rotora jūs to ieliksiet, jo zudumi būs mazāki un tas viss būs veiksmīgāk. And with the Tursil, which is a salt product, it's not corroding the big knives here. So you can actually put it here. If you have acids, I can understand that you don't want to use acids here because it will corrode too much. Un Frederiks saka, viņš pilnīgi saprot, ka negrib lietot skābes šādās te vietās, jo tad naži tiek sabojāti ātri vien, bet vēlreiz atkārto, ka Torsils nekādi neiedarbojas uz nažiem sliktā veidā. And this is an example how the Finnish guy did. Up here on the top, you have a big tube with many holes. And down here, you also have a second one. You don't have to have this, but it's better. But here you can see he has solid jets going down, but not flat fence, because flat fence here will blow away a lot. Un šeit ir arī no tā paša somu puiša pētījuma bilde. Te var redzēt, ka tās strūklas ir ieliktas gan no augšas, gan no apakšas. Un noteikti šeit nevajag lietot tās plakano izsmidzinātāju, jo tas tiešām tiks aizpūsts projām viss produkts tādā veidā. And if anyone is interested in a pump and these tubes, I have a partner in Sweden who is producing pumps and tubes, so I can offer also solutions for good application. Un ja kādam ir vajadzīgas caurules vai sūkņi vai kaut kas vēl priekš produktu iestrādes, tad Frederiks saka, viņam ir labs partneris Zviedrijā, ar kuru sadarbojoties varam atrast risinājumu arī, ja jums Latvijā neizdodas. Okay, so now very short about packaging, and the most important thing when it comes to make a good silage is to really pack. And when you're finished with packing, you should pack a little bit more. Tātad par pašu svarīgāko pie skābarības sagatavošanas ir jāblietē un vēl jāblietē, un tad, kad jūs esat beiguši blietēt, tad ir jāpablietē vēl drusciņi. Tā ir pati svarīgākā lieta. When you put the grass into the silo, it's very important that you have a thin layer all over the silo, and then pack, and then the next load comes in, and you have to spread it out with a thin layer. If you don't have a thin layer, it goes like this. Then when you try to pack this, air will still be inside the silage, and this causes a big problem. Un ir ļoti svarīgi to skābarību liekot sataisīt ļoti plānas kārtiņas un tās plānās kārtiņas salikt līdzeni, jo ja jums skābarība būs nevienāda un tādos tā kā vilnīšos, tad to vilnīšu iekšpusē paliks gaiss un tas radīs jau problēmas. Tāpēc ir svarīgi, cik iespējams plāni un atkal blietēt. Yeah. And the next one is weight. You should have the biggest tractor you have and pack. But you can also add like this with this is the wheels from a train, so to speak, with extra weight on the back. This will pack very, very good. Un, lai blietēšana būtu veiksmīga, jums ir jāņem lielākais traktors, kāds jums ir. Ja ir iespējams, tad jāpieliek tam vēl papildus svars, kā šeit ir pielikti vilciena riteņi un vēl uz tiem riteņiem virsū vēl betona smagumi. Jo lielāks traktors būs, jo stiprāk būs noblietēts, jo labāk būs. One of the most common questions that I get from farmers in Sweden is when they open a trench silo in December, for example, and they say, "Oh, Frederick, it's fuming from the silage. Do I have
problems here, they ask me. Ļoti bieži Frederikam uzdod jautājumu, ka cilvēki attaisa skābības tvertni, piemēram, decembrī, un no tās tvertnes nāk ārā siltums, un viņiem šķiet, ka pat tā, viņi zvana vai saka, ir posts, mana skābība ir sakarsusi. So this is a test we did in Sweden. It is 3 scientists in Sweden called Nylund, Reiner and Sprundli. They did a test where they put a silage in September, but it's even warmer in July. If you harvest in July and the temperature of the grass is above 20-25 degrees, then it takes many months before the temperature inside the silo will go down. It takes many months. Un šeit 3 zviedru zinātnieki, viens no tiem Rolfs Pandijs, viņš runāja pagājušajā nedēļā LLKC seminārā par skābarībām arī dzen. Tātad viņi bija izveiduši pētījumu, kurā ielika skābarību septembrī, bet tas bija septembris, kurā laiks bija vēl karstāks nekā daždien jūlijā. Un tad skābarībai temperatūra ir ap 20-25 grādi, tai zaļajai masai ieliekamajai. So when you open the silo in December, for example, it will fume and you think, oh, I have a problem with heating here. So, no, it's not problem with heating. It's the heating from the summer that is still in the grass. Un ja jūs tādu skābarības tvertni atverat decembrī, jā, no viņas nāk tvaiki, viņa visa ir silta, bet viņa nav sakarsusi, bet gan tas ir karstums, kas ir palicis vēl no vasaras. So therefore, it's very important that when you have a trench silo, that you measure the temperature on the sides and in the bottom and in the top. And if you have warmer in the middle than here, there's no problem. But if it's opposite, if it's warmer here and colder in the middle, then you have a problem. Un tad, ja jūs pamērat skābarībā temperatūru ar tādu pagarāku termometru un atrodat, ka temperatūra malās ir zemāka nekā vidū, tad tas nozīmē, ka viss ir kārtībā, kur pretī, ja ir otrādāk, ja malas ir sakarsušas, vairāk sakarsušas nekā vidus, tad problēma ir tiešām jā. So when I go out to farmers in Sweden, I always carry this bag with me. Un Frederiks, kad brauc pie zviedru fermeriem, viņam šitā soma ar visiem piederumiem esot līdzi vienmēr. Here I have a standard kitchen mixer, actually. Viņam ir virtuves mikseris, lūk, tur augšējā daļā. Yeah, it's a battery-driven kitchen mixer. Oh. And then I take 1 hand of grass or half a hand of grass and I put it inside the mixer and I add water. About half a liter of water. Un tad viņš dara tā, ka tajā mikserī ieliek 1 sauju barības, pieliek puslitru ūdens un uztaisa kokteili. And you make cocktail. Yeah, I mix it and then I have this pH stick. This is a pH stick. So I measure the pH and therefore I can measure pH on many places in the silo and compare how pH is. Jā, un tad var šim te kokteilim izmērīt pH līmeni, un tādus kokteļus var iztaisīt vairākus un izmērīt pH līmeni vairākās vietās kaudzē. And also I have this stick which I bought from a Finnish company. This one is measuring the temperature and the dry matter, and therefore I can get all these 3 parameters when I'm standing outside, and I don't have to send it away for expensive analysis. So this gives me very important information directly. Un vēl šis te augšējais temperatūras mērītājs, viņš vienlaikus nosaka arī, nesaprotamā man veidā, bet nosaka arī sausnes daudzumu. Un līdz ar to šie te 3 rādījumi ir skaidri zināmi, turpat neatejot no tvertnes, nav jāsūtina uz kādu laboratoriju. Okay. Frederick, this you can, but this temperature meter also measures dry matter. Yeah. Yeah. Okay. Yes.
Yes, and if you want, I mean, we all know that measuring the dry matter here is sometimes not good enough, but then you can do the dry matter in your microwave oven instead. That's always better. And everyone has a microwave oven, so it's very easy to do that. Nu, jā. Un arī sausnes līmeni jūs katrs varat noteikt mikroviļņu krāsnī. Tas ir viegli un vienkārši izdarāms. Yeah. So now I only have 2 slides left, and that is summing up the products and what's in it for me, so to speak. Yeah. Jā, un tagad ir palikuši vēl pēdējie pāris slaidi, kas ir tā kā apkopojoši par produktiem visvairāk. So the first one is the product, the Thorsil products that are 4 ones. Thunder for wet, Hammer for dry, and Sky in the middle. And of course maize for maize. Yeah. Nu jā, un tad 4 Thorsil produkti. Thunder, ja pērkons pērkona laikam, Sky labam laikam, Hammer, āmurs priekš tā, lai sausus augus piespiestus ieskāpt, un kukurūzai kukurūza, protams. Yeah, and all of them are salts, and they are not corrosive, so you can use them wherever, and it's not dangerous to get on the skin, or and it's harmless. Visi tie ir sāļus saturošas piedevas, un neviens no viņiem nav korozīvs. To var ņemt rokā, var likt mašīnās, pašam, protams, jāēd nav, bet nekas ļauns nenotiek ar šiem. And here is the recommendation for the different dry matters. And together with the crop, the algae, you should think, okay, what pH will I get? And if I always get a little bit drier and the pH is a little bit higher, use Hammer, because it's really good. If I have problems with Clostridia, for example, use the Thunder, because it has more nutrients. Un tagad šeit ir sausnes saturi un arī sausnes saturi, kādiem šie produkti ir piemēroti, un augi, kādiem šie produkti ir piemēroti. Un faktiski, ja jūs jūtat, ka kaut kas neiet tā, kā jūs gribētu, ja ieskāpšana nenotiek tik labi, lietojiet Hammeru, ruļļiem vai mitrā laikā, kad ir problēmas ar klostridijām, lietojiet Thunderu, bet Hammers, Frederika prāt, ir vislabākais visos dzīves gadījumos. So you can use this overview to make your decision, what kind of additive you want. Nu, katrā ziņā jūs varat skatīties šo bildi un izdomāt, kurš skābarības piedevas veids ir jums nepieciešams. And the most important thing is the dosage. We have not talked about the dosage, but you can see that Sky is like Safe Seal, about 3, maybe 4 liters you should use. Un vēl par devām mēs neesam līdz šim runājuši. Sky ir jālieto apmēram tāpat kā Safe Seals, 3 reizēm pa 4 litri uz tonu zaļās masas. And the Thunder and Hammer are more concentrated products, so therefore you can only use 2 liters of this product. Un Thunder un Hammer ir koncentrētāki produkti, tos pietiek, ja lieto 2 litrus uz tonu zaļās masas. And if it's wet, you can use 2 liters. That's no problem, and it's easy to spread 2 liters on if the grass is wet, so to speak. Then you get a good mixing. Un arī slapjā zālē uzsmidzinot vēl 2 litrus ūdens vai sāļu saturošā šķidruma virsū, nekas ļauns nebūs. Viņš ļoti labi iejauksies šajā te slapjajā zālē. And here's a very important thing. If the dry matter is drier, like 40, 45, 50% suddenly, then spreading 2 liters on very dry grass, then the mixing will be very hard, because 2 liters is very little. Un atkal pie sausas zāles, ja sausnes saturs ir 40, 50, varbūt pat 60%, tad 2 litrus ir diezgan grūti labi iemaisīt šādā zālē. And then I recommend that you mix this additive with 50% water and 50% additive,
and then you dose 4 liters instead. Un tad Frederiks iesaka, ja ir ļoti, ļoti sausa skābējamā masa, sajaukt piedevu uz pusēm ar ūdeni un tad smidzināt 4 litrus. Bet piedeva paliks tāpat 2 litri, pārējais būs ūdens, vienkārši, lai labāk sajaucās. And especially if you have a mixer wagon, where a mixer wagon is wider, it's like 1.8 meters wide. You can't put 2 liters on a big machine like this. Then you have to have 4 liters coming out. So if you have a loader wagon, you should always dissolve and apply double dose. Jā, un ja jūs lietojat tos savācēju piekabes, tad arī ir labāk, ja jūs, jo tās ir plašas, un arī tur tā iesmidzināšana tad neiziet pa visu piekabi, arī tad labāk ir piedevu atjaukt uz pusēm ar ūdeni un smidzināt 4 litrus, bet atkal paliks tas produkts, jau paliek tāpat tikai 2 litri. Okay, so and this one you can read yourself. So the last one is what's in it for me, so to speak. Jā, un tad kas man par to būs? Beidzamā bilde ir. First of all, it's very effective additives, and we have tried these raw materials very many years since 1960s. So this is not a new knowledge, so to speak. It's really well proven products. Lai arī Latvijā tas ir jaunums, īstenībā šīs te piedevas ir pārbaudītas jau 50-60 gadu, un visā šajā gadu laikā tās ir atrastas kā ļoti efektīvas. The salts are very safe also. They are not allergic or corrosive. Tās nav ne korozīvas, ne arī kādi citādi bīstamas. And we also try to lower the cost because we have concentrated this additives, so you can apply only 2 liters compared to other competitors who has 3 liters, and the acids was 4 or 5 liters. Un cena būs arī zemāka nekā konkurējošiem produktiem, jo esam izveidojuši koncentrētākus produktus, kur pretī konkurentiem ir jāsmidzina 3 vai 4 litri produkta, skābes ir jāsmidzina pat vēl vairāk citreiz. And the most important thing is that you increase your productivity mostly because you have less losses and a much longer aerobic stability. Un jūsu darbība ir produktīvāka, jums ir mazāk zudumu, labāka, stabilāka skābarība. And in Sweden they made a trial with and without silage additives, and they could measure that the intake was higher, they produced more milk, and there also was a faster growth. So you will have very positive effects out of this. Un ir arī viņiem Zviedrijā pētījumi par to, ka skābarība, kas ir apstrādāta ar skābarības piedevu, šo ir garšīgāka, to govis apēd vairāk, automātiski viņām ir vairāk piena, teļi arī ēd labāk un, protams, ātrāk aug. And when the corona pandemic is over, I will come over to Latvia. We can have more seminars, and I will tell you more about my research. I would love to do that. Un tad, kad būs koronavīrus cauri, tad Frederiks apsolās atbraukt un stāstīt vairāk, rīkot seminārus, braukt uz saimniecībām, rādīt, stāstīt, pētīt. Super. So this is the last slide for me. Un šis ir beidzamais. Tātad šodienas semināra klausītājiem, kā redzat, zvaigznīte -10%, ja pasūtīsiet, nav mums šobrīd nekāda ierobežojuma pasūtījumu laikā, varat šo 10% zīmīti paglabāt, varbūt pat līdz rudenim, ja liksiet, piemēram, kukurūzas skābarību. Vēl par šīm te skābarības piedevām varat palasīt jaunajā saimnieka žurnālā. Tur es uzrakstīju nelielu rakstu par to, kāda notiek skābarības ieskāpšana un tā tālāk. Thank you, Frederick, for presentation, and now we can start with questions. Un tagad vēlreiz atgādinu, ka varat, vai es atvainojos, raksts ir žurnālā Agrotops, jā, es sajaucu. Jā, tātad jautājumi. Jautājumi mums ir.
Tā, Zinte vaicā. Uzsākot likt tranšēju, pirmajā dienā izmantoju hammeru, otrā dienā sākas lietus un lieku tunderu. Vai var šādi līkoties? Very interesting question. Farmer start tranšēju silo, and then first day she use hammer, but on second day starting rainy day, and she wants to continue and use thunder. Is it a good idea to mix additives? Yes, that's no problem to mix them. The only thing you can't mix is salts and acids, because they will react and build foam like this, So yes, you can mix both of them, and I will show you this diagram here. If I take over the screen like this, I will show you. Jā, tātad visumā atbilde ir jā, var lietot šādus maisījumus. Galvenais, ko nedrīkst darīt, maisīt sāļus ar skābēm, jo tad viņi savā starpā reaģēs un nekas tad gan jēdzīgs nesanāks. Bet tagad Frederiks rāda vēlreiz šo bildi. So if you have a dry matter when it starts like 35% and you use hammer, and then it starts to rain, as you say, and the dry matter goes down to 25, you have two choices. Tātad jūsu gadījums, jūs sākat likt skābarību un jums ir sausna apmēram 35%, jūs lietojat hammeru, un tad sāk līt un sausna nokrītās līdz apmēram 20%. Jums ir divas iespējas. Either you switch and use thunder, that's no problem to mix, or... Nav nekādas problēmas pārslēgties uz thunder un tad lietot to, vai arī... You keep with hammer, but if you're down here, you increase the dosage from 2 to 3 liters instead. Un otra iespēja ir palikt pie hammer produkta, bet lietot lielāku devu. Nevis 2, bet 3 litrus. And when it dries up and the wind is blowing and it's getting drier, you go back here and you go back to 2 liters again. Un, ja vējš izdzenā mākoņus un arī nožūst zāle, jūs atkal liekat 2 litrus. Okay, super. Jā, ļoti labi. Tā, vai būs stundas, vai būs prezentācija uz e-pastu? Droši vien, jā. Tā, Elīna mums norāda, kā silaspray.com. It's a good place where you can get devices. Silaspray. Yeah. Yeah, silaspray is it's okay. Absolutely. Yep. Absolutely. There is a silaspray, and there is a producer in Finland, and there is a producer in Sweden also. So there are German, Finnish, and Swedish producers. Jā, Frederiks saka, ka arī ka šie te ir ļoti labi, tas silaspray. Iveta savukārt vaicā, ko nozīmē, ja gāzes saglabājas pa 30 dienas. Question is, what happens, vai what mean if gas stay longer than 30 days? I mean in a silo, in bunker. Then you have a big problem, because then you have butyric acid fermentation. Un tad ir ticamāk, ka jums ir problēmas, jo ir sviestskābā fermentācija. Yeah, you have this fermentation. Tad Ieva Krakopa savukārt vaicā, kā sāļi ietekmē dabīgos vitamīnus skābarībā. Question is how salts work on natural vitamins in silage. I don't know if anyone has really measured the natural vitamins in that case. So I don't have any research results. So I can't answer that one. I'm sorry. Diemžēl viņš nevar atbildēt, jo nav neviens īsti pētījis par vitamīniem skābarībā, kā viņi vispār saglabājas. The only thing that we measure is, of course, how the proteins are affected by different additives. And if you use any additives, you will have better proteins. It really doesn't matter which additive you use, you will always have better proteins levels. Tas, kas ir tiešām mērīts un pētīts, ir proteīna līmeņa skābarībā, un
lietojot vienalga kādu skābarības piedevu, jūs noteikti dabūsiet gala produktu ar augstāku proteīnu līmeni nekā bez tā. Tā, laikam šie arī ir visi jautājumi. Es esmu pārsteigta. 100 cilvēku un 4 jautājumi. Bet laikam šoreiz tā ir. I am surprised because we usually have a lot of questions and and left some questions unanswered, but today we have just few. Seems you are good lecturer and you yeah, and it's coming. One guy asking. Vai piedevas var lietot kopā ar sāli, ja jā, tad cik kilogramu uz tonu, droši vien, ka sāls tiek domāts. Is it possible to use these additives together with normal salt? If yes, that how much kilograms per ton? You mean normal... natrium chloride, yeah. Yes, it's possible. But I don't think it will give an extra effect. I have tried some of these trials where I also added sodium chloride like this, and it didn't give a good extra effect because you have to add quite a lot in that case. So it's better to use that at the feed table instead. Frederiks saka, ka darīt tā, protams, var, bet nekāda papildus labuma caur to jūs neiegūsiet. Labāk sāli piebērt ir tad, kad dod lopiem ēst. Artis Lietu Gūtmanis vaicā, kas notiek ar tehniku. Par tehniku mēs izrunājām jau uz priekšu un atpakaļ, ka ar tehniku nenotiks nekas ļauns, jo tie nerūsē, nekorodē, nekas slikts ar tehniku nebūs un ar cilvēkiem arī ne. There is question about corrosion. I said never ever. And last one is about how is what kind of crops in Sweden is usual. What kind of kādi augi tiek audzēti Zviedrijā? In Sweden, the most common crop is a 50% mixture between timotei and red clover. Vispopulārākais ir timotiņa un sarkanā āboliņa maisījums uz pusēm. In the eastern part of Sweden, like in Stockholm area and Gotland, they use much more alfalfa, as lucern. Un dienvidu pusē, tā kā Gotlandē un ap Stokholmu, tur viņi daudz vairāk lieto lucernu. Lucern is the most hardest grass to be ensiled because it's very hard to lower the pH in lucern. Bet lucerna ir tā zāle, kuru ir visgrūtāk ieskābēt, jo ļoti grūti nodzīt pH līmeni zemu. But it's really good because of the high protein levels. Bet tāpat laikā tā ir ļoti laba barība, jo tajā ir augsts proteīna līmenis. Nu gan laikam izskatās, ka šis ir viss. Seems now it's finished. We spend nice half an hour and a half. Okay. No. People are waking up. Tā, Indriķis vaicā, kāds ir Zviedrijā gatavotās skābarības proteīna procents. Question is how much average protein content are in Sweden in silage? Around 15-16%. Ap 16-17%. Nākošais ir, cik būtu lucernai optimālais vītināšanas laiks pirms likt bedrē. How long should be lucerne alfalfa dried before you put it in silo? I recommend very strongly that you do this. You put it in the silo at around 32 to 35%, not drier,
many people, they dry it longer, so to speak. And it depends on, of course, how much sun and how much wind it is. But it's very easy to measure the dry matter by using your microwave oven and check all the time. So I would guess around half a day to maximum 1 day drying, but preferably half a day if it's good weather and windy. Tas, protams, ir atkarīgs no laika apstākļiem, bet labā laikā tā varētu būt pusdienas un panākt to, ka sausna ir 32–35%. Un tādu līmeni var panākt pa dienu, pa pusdienu vai dienu, un lietojot savu mikroviļņu krāsni, un jūs sapratīsiet, kā tas viss darbojās. Zinta vaicā, kur var jā? So it's better to make a silage at dry matter at 30 than 38, for example, because you get a much better silage process of that, and you get less losses also. Un labāk taisīt skābarību uz 30% sausnes nekā 38%, jo tad zudumi jums būs mazāki. Tā, Zinta vaicā, kur var iegādāties pH mērītāju. Question is where we can buy pH meter. Well, you Google on the net. You can buy pH meter everywhere. It's very easy. I bought it in Sweden by a local company who do different measuring equipments, and you have many of them also in Latvia. Nu jā, internets un Google un visi pārējie meklēšanas rīki jums parādīs noteikti kādu iespēju, kur to var iegādāties kādā vietā, kas tirgo dažādus mērīšanai vajadzīgus rīkus. Nu labi, nu gan laikam pietiks. Thank you very much, Fredrik, for being with us. More than 100 people are listening us, and I hope they get good knowledges. Yeah, I thank also for being able to present this, and as always, if you have more questions, please ask them to Vita, and we will help you with all the questions, because I know when the first harvest is coming, a lot of questions are coming up, and we will help and assist you during the thinking how to do a good silage. It's a lot of practical issues to handle. Nu jā. Un ja jums rodās kādi jautājumi, Fredriks atgādina, droši vaicājiet, ja kurš prot un var, droši viņam pašam var rakstīt. Ja angļu valoda sagādā problēmas, varat vaicāt man, varat vaicāt mūsu pārstāvjiem, jo tajā brīdī, kad jūs sākat to kūkas veidošanu, tajā brīdī rodās daudz praktiskas dabas jautājumus, kurus gribas atrisināt uzreiz, un mēs tiešām esam gatavi jums pieslēgties un palīdzēt. Lai mums tā kūka izdodās, un lielākais paldies par semināru būs krava ar torsila skābarības piedevām jūsu saimniecībā. Paldies jums par klausīšanos. Thank you. Super. Thank you very much. Bye-bye then. Paldies, uz redzēšanos.